Kā būt laimīgam? Kā ir būt laimīgam klusumā, kura veidos tavu lielo laimi, ja tu izvēlēsies rīkoties? Nē, iespējas ir, un nav jāsēž zem segas un jāraud. Tā mīlestība ir laimes sajūta. Kas ir tas, no kā laime var aizmukt? Sveiki! Mani sauc Kaija. Mēs tiekamies pirmoreiz un ne pēdējo. Mēs apspriedīsim dažādas tēmas, bet šajā reizē mēs apspriedīsim veiksme, laime, kas ir ļoti plaša tēma. Un aiziet! Izlemt, pieņemt un rīkoties. Tie trīs mazie punktiņi, no kuriem sākās čapošana uz augšu. Jo, lai paņemtu to pašu dilli, ir jāieber sēkla. Tas tāds paradoks, vai ne? Un viņu var izaudzēt, starp citu, es biju pārsteigts, es atklāju tādu interesantu lietu, ka dilles var izaudzēt arī uz bruģa. Es biju riktīgi pārsteigts. Sievietē mazdārziņš, ķīna, priekšā laukumiņš ar bruģīti un tās spraudziņas starp bruģi tie kvadrātiņi. Viņa tanīs salika sēkliņas un vienkārši brutāli mēsloja. Laistīja ar šķidrumu katru otro dienu. Un viņai izauga dilles. Liekas neiespējami. Tu skaties uz to bruģi un liekas, kā var. Bet viņai izauga. Un tas ir tas mērķtiecīgums. Tas mērķis ir varbūt milzīgs. Un viņu noliek kā tādu garu desu un saskalda pa mazajiem posmiem. Un tas ir tas laimes faktorings. Jo visi veiksmīgie cilvēki iepriekš, tāpat kā tu un es, ir šaubījušies. Un šaubas nav tas faktors, kas dod spēku. Tāpēc tanī brīdī, kad tu izvēlies būt laimīgs, tev ir tiesības jautāt, prasīt, iet, meklēt un uzdot daudz jautājumus. Jebkādus. Vienkārši pasauli priekš tam ir radīta, lai jautātu un saņemtu atbildes. Un ja tu neatrod mātei Googlē, kas ir šī brīža vienkārši kaifs, tad, kad es augu skolas vecumā, mums bija tikai viens punkts, kurā mēs varējām jautājumu atbildes sameklēt. Mēs gājām uz biblioteku un sēdējām, šķirstījām tās kaudzes ar grāmatām, un bija laime, ja bibliotekāra bija tāda, kur noķēra to, šitam čalim interesē tas, un viņi spēja tev kaut ko iedot. Ja nē, tad tu tur sēdēji acis pārgriezis un šķirstīji entās grāmatas. Bet tagad tev ir Google. Un ierakstot Googlē konkrēto tēmu, tu vari uzzināt, kā burāt, kā riteņus salabot, kā sataisīt kaut kādus priekšmetus, kurus tev mājās ir salūzuši, kā iemācīties lodēt, kā iemācīties slēpot, kā visi faktori pieejami. Un vēl YouTube. Tev ir vienkārši detalizētas pamācības. Tu vari, kā es smējos, blondīne vienkārši nobāli. Viņas tur ir tā pa solītim viss izskaidrots. Tāpēc vienkārši atļauties, meklēt, uzdrošināties, jautāt un tiekties uz saviem mērķiem, viss ir tavās rokās. Un tā ir tā laime. Viena no mazajām laimītēm, kura veidos tavu lielo laimi, ja tu izvēlēsies rīkoties. Tātad vēlme, rīcība, jautājums, atbilde. Un tiekties. Nekas cits mums neatliek. Kā būt laimīgam? Tas ir tāds retorisks un svarīgs jautājums katram no mums. Es varu būt laimīgs arī tāpat vien. Vienkārši. Iet pa ielu, ieraudzīt, kā priedēji čekurs šūpojās un sajust to mirkli, jo man ir viss fizioloģiski kārtībā. Bet kā tad viņu var sasniegt vēl? Laime ir sasniedzama dažādās veidos. Viens no veidiem ir fizioloģisks. Nodarbojas ar veselīgu sportu, ēd labi un guli. Organisms pārējo visu izdarīs tavā vietā. Tas ir viens no veidiem. Otrs veids ir saprast sevi, savas vajadzības, savas idejas, un sekojot viņām, nonākt tanī kopējā konsistencē, kurā tu apmierini savas iegribas, savus sapņus, vēlmes ar realitāti. Visgrūtākā sadaļa, tāpēc, ka pirmām kārtām, es pēc sevis spriežu. Ir kaut kāds periods dzīvē, kurā liekas, ka būs izdarīts tas, un es būšu laimīgs. Es to izdaru, un rezultāts ir kāds. Tā laime ir mazs mirklis. Un pēc tam tu domā, varētu vēl to, un varētu vēl šo sasniegt. Tā ir tāda prāta laime. Ir laimes stāvoklis, ko budismā cilā. Kad apmierinājums ar to, kas tev apkārt notiek un ir pieņemšanas stadijā, prāta miers, izslēgt visu, kas ietver iegribas,
Tu esi neko negribēt. Un budismā ir šis pieņēmums balstīts uz to, ka tu neko negribi, tu pieņem visu realitāti, kāda viņa ir, un tu esi laimīgs. Mūsu rietumu uztverē tas nekādā sakarā nav ar laimi. Labi, es esmu izbaudījis to rietumu kaifa laimi, kad tu, tev būs Gucci, tu tur būs krutākais čalis ciematā, tu viņu daboni, to pašu jostu vai vēl kaut ko, tev ir 5 minūšu kaifs, un pēc tam tev liekas, ka kaut kas trūkst. Jo tāda ir mūsu prāta fiška, ka prātam ir tendence ātri visu nonivelēt. Es varu būt laimīgs neatkarīgi no nekā. Vai tas ir čiekurs, kurus ieraugu, man viņš sagādā baudu, jo es redzu, kā viņš vējā šūpojās un jūras šalkoņā rodās manī pārliecība, ka viss ir kārtībā. Te ir arī apakšā tāda maz nianse. Es esmu paēdis, izgulējies un atbilstoši fiziski jūtos labi. Tā ir tā laimes sadaļa, kuru es varu ietekmēt pats. Es varu aiziet uz sporta zāli, es varu aiziet padarboties fiziski, es varu labi paēst un labi izgulēties. Kā ir ar jums? Vai jūs esat salikuši šo korelāciju atbilstībā pret kā es esmu izgulējies, paēdis un izbaudījis šo te savu ikdienu ar savu laimes sajūtu, vai tomēr tas jūs īpaši neietekmē? Vai laime ir uzkāpt kalnā un tur palikt? Vai laime ir būt saskaņā ar sevi? Vai varbūt laime ir $1,000,000? Šie tie 3 punkti un vairāk. Viņi ir ļoti daudz, šo punktu ir ļoti daudz, kurus definē 21. gadsimts kā laimi. Man personīgi aizskar viens faktorālais tāds spektrs, kurš dominē visā presē un visur, par to, ka tu vari būt laimīgs tikai tad, ja tu izpatīc. Ka tev ir jābūt tādam, un tas sākās no skolas. Tas sākās, personīgi man bija, visu bērnību bija sajūta, ka es neesmu tas labākais variants, jo es tur neizpatīku tam, nedaru skolā tā, nepildu mājas darbus, runāju pretī. Un te ir, par ko es tā kā paceļu šo jautājumu, ir par to, ka tad, kad es augu maziņš, es nedrīkstēju nogriezt matus tā, jo tā nebija pieņemts. Un bija kaut kādi uzstādījumi, ka tā nedrīkst iet, tā nedrīkst ģērbties, tā nedrīkst ēst, tu ne tā čāpstini, tu ne tā sēdi, tu ne tā auskaru ieliec ausīs, ne to izdari. Un šie bija faktori, kurus es uztveru kā melnos. Un skolās joprojām ir tāda bēda, ka šie te bērni, tāvi mani līdzgaitnieku, viņi saņem šo te faktoru, ka tu neesi nekas, jo tu neatbilst kaut kādam standartam. Bet laime un fakts par to, ka tu vari būt laimīgs, viņš neietver šo te momentu. Un laimīgs var būt jebkurš, bet vai sistēma, kurā mēs dzīvojam, ļauj būt laimīgam? Te ir tāds mazs aspekts, kuru es šī īsajā brīdī vēlējos apskatīt no vai izglītībā esot. Tu drīkst būt laimīgs? Drīksti. Ir normas, kuras mēs izpildam, tāpēc, lai nebūtu konfliktu. Piemēram, es skolotājai nesūtu 3 burtus tālāk, sēžot pirmajā rindā. Es noklusēju šo, jo tas ir tā kā kultūras un sabiedrības fakts, kā es esmu audzināts un no kuras vidas es nāku. Ļoti spilgti atceros, dienesta iesaukumā mums bija čaļi no Daugavpils, kuriem citādāka vide, citādāka kultūras slānis, citādāka komunikācija, un viņi bija konfliktā visu laiku ar to vidi, kurā viņi nonāca. Un viņi visu laiku spurojās, jo viņi nesaprata, par ko viņi tiek sodīti. Te ir tas faktors, ka laimīgs cilvēks, viņš spēja ieraudzīt šo te rāmi, kurš ir uzlikts, jo sabiedrība uzliek rāmjus, mēs visi dzīvojam rāmīšos. Un šo te rāmīti ir jāspēj izpildīt, bet sev nenodarīt pāri. Tas ir tas faktors, ka ieejot veikalā, tu kasierim nesaki, ej tu, padod man. Jo tas ir kultūras jautājums, tas ir tas, kā tu esi iekšēji sevi uzaudzinājis. Un nav svarīgi, vai tu esi nabadzīgā ģimenē audzis vai bagātā ģimenē. Kultūras jautājums, cieņa
pret otru cilvēku. Un tas ir faktors par laimi. Laimīgs cilvēks, izejot ielā, viņam nav jāskrien klāt katram un jābučo viņš uz vaigu un jāsaka, vai, cik jauki es tev satiku, tās ir muļķības. Laimīgs cilvēks, viņš ietu un ļauj katram būt pašam par sevi. Ja pie tevis pienāk, pie manis pienāk, pajautā kaut ko, es pieklājīgi atbildu. Neskatoties uz to, ka man saka, ej, tība. Es vienkārši saku, jā, uzmanīgi uzklausu, un tā ir tā sadaļa, kas liecina, ka tu esi mierā ar sevi. Tās ir tādas sadaļas, kas attiecās uz komunikāciju. Un viena no laimes sadaļām ir spēt būt komunikācijā ar apkārtējo pasauli, saskaņā ar sevi, bet bez rupjībām. Un tā ir maza tāda, ko es esmu savā apkārtnē novērojis, maza bēda, ka, ja tu mājās esi konfliktā, izejot ārā, tu to konfliktu nezinu, pēc nes līdzi. Es personīgi kādā vecuma posmā to darīju, bet es esmu apguvis šo praksi, ka izejot ārā, neviens no viņiem, kas ir apkārt, nav vainīgi pie tā, ka man mājās bija kašķis. Un pārnesot šo te kašķi tikai mājās un ārā pasaulē komunicēt, es palieku tomēr labāks. Un līdz ar to tas ir tas faktors, par ko saistībā ar laimi. Esat pamanījuši, ka bieži vien mums cilvēki aizbrauc kaut kur atpūsties, atbrauc un saka, jā, visi tur smaida un visi saka, hello, how are you, un kā jums iet un kā jūs jūtaties, un vai jums patīk. Tas ir tas laimes faktors. Tas ir tas faktors, kas liecina par to, ka šeit mums ir iespēja mainīt attieksmi vienam pret otru, izejot ārpus savas telpas, savas teritorijas, neklupt krāgā. Tāpat tāpēc, ka man ir slikta oma, man iekod tur īrs pakaļā. Nē, tas cilvēks, kas nāk pretī man pa ielu, viņš nav vainīgs, ka man īrs iekod pakaļā. Viņam var uzsmaidīt, viņš tev pretī uzsmaidīs, jo tie pelēkie ģīmi, kas nāk mums pretī, viņi ir atkarīgi no tā, kā viņus sagaidīja visu dienu veikalā, kā viņi komunicēja ar mums vilcienā, un šī te sadaļa ir perfekts spogulis. Jo, ja mēs iekāpjam vilcienā, un ja mēs sākam grūstīties un sākam kaut ko tur borzīt, tā komunikācija veidojās tādā pašā līmenī. Tas ir tas sniega kamoliņš, kurš ļoti labi atsaucās uz katru no mums. Ja tev pasmaid pretī, tu taču nevari vienkārši Nē, nešķobies. Paskaties, ok, cilvēkam ir labs garīgais, papriecājies par to. Un tad tevī parādīsies tas spoguļa efekts. Kāpēc Amerikā ir tāda tradīcija, ka tu be happy, esi laimīgs, uzsmaidi, jo tas ir tas spoguļa efekts. Tu ieraugi otrā cilvēkā smaidu, nav jābūt pamatojumam, vai viņš ir apēdis pīrādziņu ar sēnēm, vai viņš ir sapīpējies. Viņš ir vienkārši priecīgs. Pieņemt šo situāciju un atbildēt jo līdz ko tev parādās smaids sejā, tev galvā notiek izmaiņas. Serotonīna izdalīšanās notiek no tā, ka tev šie muskuļi ir nodarbināti smaidā. Dienas gaitā šis kamoliņš uzveļās uz to, ka tu kļūsti pozitīvāks, un ja tu to izstrādā kā praksi, vienā brīdī ap tevi nebūs šie niknie, neapmierinātie, grūstīgie cilvēki, jo tu nepiesaistīsi tādus. Laimē ir šis te mazais moments, ka ja tu esi laimīgs no tā mazumiņa, kas tev dienas laikā ir saņemts, tu saņemsi arī lielāku laimi, jo tavas smadzenes būs pozitīvā gaisotnē, un viņas izstrādās serotonīnu, un tev radīsies iespēja radīt domu, risināt kaut kādas lietas un nonākt līdz punktam. Tā ir tā lieta, kur pie mums ir jāatstrādā. Līdz cilvēki, kuri ir ārpus manas mājas, viņi nav vainīgi, ka man končas beidzās vai ka man suns iekoda pakaļā. Viņi tiešām pie tā nav vainīgi, un tad, kad es izēju ārā, es paskatos uz to tanti, kurš stiep tašu, ok, es varu viņai palīdzēt aiznest to tašu līdz durvīm. Es varu nepalīdzēt paiet garām un vienkārši pasmaidīt. Sorry, man nav laika vai iespējas, vai man pašam mugursāp, bet es varu būt pasmaidošs. Un tas smaids, viņš iedarbojās uz smadzeni. Un līdz ar to izkāpjot no gultas, ok, tu vari būt īgnis, tu nomazgājies dušā, sagatavojies darbdienai, tu ej un darbā. Lai cik grūta diena, pasmaidiet. Pat ja jums pretī rūdz, vienkārši pasmaidiet. Tas iedarbojās ļoti efektīvi psiholoģiski. Kad nāk pretī cilvēks, ļoti liels faktors, ko es uz sevis esmu izbaudījis, strādājot tirzniecībā, ir tāda feature. Es nāk iekšā cilvēks, es par viņu nedomāju neko sliktu.
Es redzot viņu gar stiklu nākam iekšā manā laukumā, es negaidu no viņa, ka viņš man teiks, ej tu, padod man cigaretes. Nē, es sagaidu viņu kā neitrālu, tīru personu. Viņš man nekad neko sliktu nav izdarījis. Pat ja viņš nostāsies man pretī un teiks kaut kādas muļķības, es varu uz to reaģēt pozitīvi. Un tādā veidā šis cilvēks, ienākot manā teritorijā, tādā mazajā laukumā, kurā es atrodos, viņš neienes man dubļus. Viņš ar saviem dubļiem var iziet ārā, ja viņā pat ir šie dubļi. Jo cilvēks, kurš nāk tev pretī, ir nullīte, tīra, balta nullīte. Tu viņam nepiešķir kaut kādas savas galvas radītos tēlus. Un tā tu iegūsti pozīciju, kurā tu esi laimīgs. Viņš nāk pretī, viņš nekož. Tad, kad viņš iekodīs, tad tu vari reaģēt pretī, bet tu vari reaģēt arī pozitīvāk. Un tādā veidā mēs veidosim šo te vidi, kurā nebūs šis te moments, kur tu ej un tu jau iekāpjot vilcienā redzi, reku, tante nikna. Nu, viņai sāp mugura. Viņai sāp mugura. Tev vēl nesāp. Super. Vienkārši pieņem, ka viņai ir iespējas būt īgnē un pasmaid viņai pretī. Papras, varbūt tu vari palīdzēt. Ok, pie mums vēl var dabūt pamuti par to, bet pati pozīcija ir tāda, ka mēs paši sevī izveidojot šo te iekšējo prototipu, mēs nepiesaistam šo te negāciju. Jo ja no rīta izkāpjot no vilciena, tu saki pavācies malā, pretī ir lavīna. Tāpēc ir tas moments, kad ir tās, es uz sevi esmu pārbaudījis. Ja es skatos pretī nākošam cilvēkam un domāju, ka viņš ir ķēms, viņš arī uzvedīsies kā ķēms. Ja es nākošam pretī cilvēkam galvā neiedod nekādas nozīmes, viņš atdod to, kas viņai ir labākais, jo viņam arī nav priekšstata par to, kas es esmu. Līdz ar to, laime ir tas moments, kad tu dod otram cilvēkam iespēju būt labākam, nekā viņš varētu būt. Vai laime, kuru tu šobrīd piemēram, uztver kā laimi, ir tā lieta, kur tu izjūti šeit, vai tev viņa ir kaut kur apkārt, vai laime, piemēram, ir atkarīga no tā, ka tev kāds pasaka labu vārdu. Tas arī ir faktors, bet vai tas ir tas, no kā var uzbūvēt visu to sajūtu? Tas katram savs. Man personīgi ir tā, ka ja man pasaka labu vārdu, es neesmu pie tādiem īpaši bieži pieredzis, un līdz ar to ir tā, ka pirmā reakcija man nav baigi forša. Es uzreiz noliedzošajā faktorā ieslēdzos, bet pienāk brīdis, ka tu to sāc pieņemt, un es personīgi sāku pieņemt, kad tev pasaka labu vārdu, ka tas atbilst patiesībai. Tam ir dažādi iemesli. Piemēram, mani iemesli, kāpēc es šo uztveru kā noliedzošo faktoru, ir balstīti uz to, ka vidē, kurā es veidojos, labs vārds nozīmēja, viņš ir jānopelna, nevis, kad ar viņu tā kā svaidās, jo tad, kad bieži saka labus vārdus, sāks palikt aizdomīgi, vismaz man, es palieku aizdomīgs un man liekas, kaut kas nav kārtībā, vai nu mani mēģina uzpirkt, vai nu man mēģina pielaust pie kaut kā, vai nu man mēģina apmānīt. Iespējams, ka tā ir tikai mana personīgā reakcija. Kāds ir pieredzis ģimenē, kad viņam saka paldies par to, ka viņš ir izdarījis kādu darbu. Tā ir forša prakse, un ir psihoterapijās tādas lietas, ka pateikt paldies par vienkāršām lietām arī ir laimes sajūtas radītājs. Pie tā jāpierod. Es mācos. Es ceru, ka katrs no jums ar kaut ko mācās, jo visa dzīve ir viena liela skola. Un par ko mēs vēl varam parunāt? Vai laime ir tas, ko tu vari aiznest līdzi, neatkarīgi no apstākļiem? Es, piemēram, varu. Es varu staigāt vienkārši pa veikalu, neko nenopirkt un vienkārši būt priecīgs, laimīgs un nejusties vainīgs par to, ka es neko nenopērku. Kā ir ar tevi? Konkrēti ar tevi. Būšu priecīgs, apakšā komentāros raksti. Jo katrs ziņojums no jums ir tiešā saikne, un es priecājos par šo saikni, un neaizmirstiet abonēt, jo mēs pie šā visa procesa strādājam, un mums ir prieks, mēs esam vairāki, un jums ir jāizdomājās par mazu mirklīti, bet pēc tam tas abonēts dod gandarījumu arī man. Es būšu laimīgs mazliet vairāk, ja jūs pievienosieties, jums būs interesanti, jo man ar jums ir interesanti. Es stāstu jums un ceru saņemt atbildes tur, apakšā, kā abonementu un kā ik sestdienas vai svētdienas
iespēju paskatīties, kā mēs ar jums aprunājamies. Kādi ir faktori, lai tu būtu laimīgs? 3. Pamatā izrādās 3. Vēlme, darbība un rezultāts. Zināji, ka, piemēram, Šveicē ir ļoti nepieklājīgi kādam pat ļoti tuvam draugam prasīt, vai tu esi laimīgs. Jo tā ir tāda kultūras īpatnība, ka Šveices kantonos dzīvojošie, viņiem praktiski viss ir. Un viņiem pat ir tāda īpatnēja pieeja, ka tu sēžot ikdienā ar viņiem vakariņojot un dienā ar viņiem saskaroties, īsti nedrīkst paprasīt, kādas markas automašīna tev ir, kur tad vēl par to, vai tu esi laimīgs. Jo viņu izpratnē tas ir ļoti dziļi, intīms jautājums. Mūsdienās gan iespējams palēnām ar ieplūstošajiem eiropiešiem no malas šīs faktors sāk samazināties, bet pēdējo 30 gadu laikā tas ir bijis tāds dziļš moments, ka esot draudzībā ar kādu no Šveices iedzīvotājiem, nav tiesības prasīt šo te jautājumu. Tad nākošais faktors, kas ir pārsteidzoši Vācijā. Uz jautājumu, vai tu esi laimīgs, vidēji statistiskais vācietis tev atbildēs nē. Jo vienmēr viņš atradīs argumentu, kāpēc viņš nav laimīgs. Tas nenotiek tā un tas nenotiek tā. Iespējams, es to izskaidroju no personīgā skatu punkta ar to, ka viņi ir ļoti pragmatiski. Viņi ir ļoti racionāli, strādājoši, strādīgi tādi. Skandināvijā uz jautājumu, vai tu esi laimīgs, ir nepieklājīgi atbildēt nē. Jo šis faktors skaitās kā sociāli, tas pats, kas Britiem, piemēram, pajautāt, how are you? Vienmēr atbildi fine. Ja galīgi D, tad tu saki nē. Bet normālā režīmā tu vienmēr atbildi fine un ej tālāk. Skandināvijā šis faktors ir tieši tāds par jautājumu, vai tu esi laimīgs, visi atbildi, jā, ir ok, viss. Jo tās ir detaļas, kas ir jānoslēpj. Kā ar mums latviešiem? Man kā latvietim, ja man paprasa, vai es esmu laimīgs, bieži vien tas ir atkarīgs no tā, kādā emocionālā un fiziskā stāvoklī es tajā brīdī atrodos. Liela daļa no mums tieši tāpat kā vācieši, īpaši tie, kas ir pragmatiski domājošie, atbildēs, zini, un aizies uz to sadaļu, kas saucās vienmēr var būt laimīgāks. Bet kā ir ar tevi? Cik laimīgs esi tu? Atkarībā no situācijām un savām emocijām. Tas ir tāds jautājums, kurš ir jāuzdod pašam, un ja tu uz viņu var atbildēt, jā, super, par to man ir liels prieks. Ja man pajautā, vai es esmu šobrīd laimīgs, jā, es esmu laimīgs, un manu laimi ietekmē tas, ka es apzinos sevi savā pozīcijā, zinu, ka pat ja nekas nenotiek tā, kā man gribētos, man ir sajūtas, kuras man dod spēku un celties un smaidīt. Vai tu, piemēram, zināji, ka viduslaikos vārds laime nozīmēja paēst un būt drošībā, nenonākt kara laukā, tas ir periodā līdz 12. gadsimtam, kad, ja tev neaizsūtīja karā vīriešu cilvēku, tad tu biji laimīgs, tev bija sieva, jumts uz galvas un iespēja paēst, super. Pēcākā periodā, tad, kad vēsturiski Eiropā notika renesanse, tad vārds laime nozīmē būt kādā statusā. Vai tu biji pilsētas galva vai ciemata galva, tas, tā kā vadītājs, tas jau tev bija laime. Pārējie visi faktori netika ņemti vērā, vai tev tur ir audumi no kaut kādām valstīm, kuras šeit nav. 17. 18. gadsimts liela laime tika uzskatīta, ja tu nonāci kliķē, vadošā kliķē pie amatiem, pie resursa un maz kas aizdomājās par mazo personīgo laimīti. Vairāk tika uzskatīts, ka tu esi laimīgs, ja tu esi ienācis kaut kādā pozīcijā un ar viņu vari operēt. 19. un 20. gadsimts maina šo te laimes izpēti saistībā ar to, ka parādās psiholoģija, parādās Freids, parādās dažādi faktoringi, kuri mūs ietekmē kā? Sākās individualisms. Un parādās tāds jautājums, kas ir laime? Jo, piemēram, ja skaties apakaļ uz tev pašu Tibetu, viņi izskatīja kopīgo laimi kā neesamību, ka tu neesi no kā atkarīgs. Tad, piemēram, mūsu laikmets šī brīža situāciju
laimes definējumā ietver tādu viss, kas ir man. Kas ir man? Ir šie te pretpoli. Tu vari būt no materiālās pasaules laimīgs, un tu vari būt no iekšējās pasaules laimīgs. Līdz ar to, vai tu zināji, ka esot meditācijā, tu sasniedz 21% koeficientu paaugstinās tavs laimes sajūtas līmenis. Piemēram, sportojot, tu vari sasniegt pat 40% ietekmi uz savu laimes sajūtu. Bet labi pēdot, pirmajā mirklī pēc ēšanas, tev ir 70% laimes sajūta, īpaši, ja tu to dari pats pēc savas gribas. Tas tāds faktors. Ja tev spiež ēst, es domāju, ka bieži vien nav laimes sajūta. Īpaši, ja tā ir manā biezputra, kā bērnībā mums, spilgti atceros tādu momentu. Šī putra ir jāizēd, ja tu neizēdīsi ārā, būs slikts laiks. Ko tas nozīmē man? Es personīgi to darīju tā. Es sagaidīju, ka vecāki pazud, un tad to putru pa logu izkrastīju ārā. Vai es darīju labi vai slikti? Šobrīd man nāk smiekli par to. Bet tā brīža risinājums, es biju laimīgs, ka es tiku vaļā no tās briesmīgās putras un nedabūju pa mizu. Kā bija jums? Vai jums ir šādi te mazie ikdienas procesi, kuros tu laimīgs jūties tad, kad tu viņus neizdari? Kā ir? Man liekas, ka forši. Jā, par to putru es joprojām varu pasmaidīt, jo putra lidojot pa logu vienmēr nebija redzama. Tad, kad tas tika atklāts, tad es dabūju arī žagaru pa pakaļu. Jā, tā mums bija. Tas bija vecāku triks. Kā ir būt laimīgam klusumā? Tu zini, ka nosēžot meditācijā 40 minūtes, klusums ir tas, kas tev padara laimīgu, jo smadzenēs izdalās serotonīns. Tas ir tāds hormons, kura ietekme ir atkarīga no ēdiena. Un ēdot atbilstošus produktus, riekstu, olas, gaļa un vēl visādus brīnumus, kas garšīgi. Ir pagatavoti, tev zarnās izstrādājās serotonīns, un viņš pa atbilstošiem kanāliem nonāk arī smadzenēs. Ir ļoti būtiski, ka, ja vēlies, lai tas ietekmē tavu organismu, izpēti dziļāk pats, cik un kad ir kas jāēd, lai tev organisms varētu izmantot šo te resursu. Kas vēl būtiski? Tavi muskuļi, mani muskuļi, jūties noguris, mazliet papumpēties, piepumpēties, pietupties, tas dod tonusu, un šis te apasiņošanās process, viņš ietekmē ko? Asins aizdzen līdz smadzenēm paldies, jo tad, kad mēs fiziskās aktivitātēs darbinām muskulīšus, mums notiek kas? Izdalās cita veida hormoni, kuri dod signālu uz galvu, un galvā notiek tāds process, paldies no muskuļiem, un rezultātā tu jūties laimīgāks, jo serotonīns sasēžās ap nervu šūnām, un tu izbaudi ar hemoglobīnu saņemto serotonīnu. Tas ir vēl otrs faktors. Tad ir tādas lietas, kā ir tādas situācijas bijušas. Es domāju, ka katrs, kuram jau ir pāri 18, par ko mēs šobrīd varētu runāt, ir mirklis, kurā tu, piekdiena mēs dodamies tusēt uz vecrīgu vai uz kādu krodziņu ar draugiem un iedzert. Un ir tas mirklis, ka tu izdzer kokteili, un tev liekas, es tagad varu visu pasauli tur dejot, kliegt, darīt, izpausties. Tas arī savu veidu laimes faktors, bet ir viens bet. Tā ir toksiskā laime. Tavas smadzenes, viņas nevis kaifu noķer no tā un iegūst labumu, bet viņas nomirst. Un mirstot, viņas rada šo te eiforiju. Jo ļoti daudz hemoglobīna ieplūst asinīs un viņi virzās uz galvu un galvā viņi salīp. Jo alkohols dara tādu bēdīgu daļu, ka viņš salīpina hemoglobīnu mazos kamoliņos. Un tev neapasiņojās kaut kādi posmi smadzenēs, un viņi rada reibumu, un reibums rada nepareizus lēmumus, un bieži vien tāpēc ir tā, ka no rīta pamosties, kas tev blakus, kas tev te notiek, un kas ir puķu podā, un kāpēc te ir bišķiņi savēmts. Katrs no mums, kas ir dzīvojis tādu studenta dzīvi, zina, ka šie te faktori ir ilūzija par laimi, bet tā nav laime. Tas ir tikai ķīmisks process, kurš nav pozitīvs, viņš ir jāizdzīvo. Godīgi pateikšu, galvenais ir uz viņu neuzsēsties. Pienāk brīdis, kad ir jāpasaka stop, šitas man neinteresē. Mēs zinām, ka 21. gadsimtā ir arī citi faktori, kas ietekmē šo te laimi.
Mums liekas piekdiena, jāuztina kaut kas jāievelk. Es personīgi smēķēju, jā. Kādam tas liekas briesmīgi, man patīk, tas ir mans netikums. Bet kāsītim ir tāda tendence, ka pasaule ar to šobrīd izklaidējās. Ja uz viņu neuzsēžās, tam nav nekāda ilgtermiņa ietekme, bet vienmēr ir jautājums par bet. Tā laimes sajūta arī ir ķīmiska. Viņa ir ķīmiska un no malas. Bet es personīgi zinu, kā sev padarīt laimīgu bez šiem te faktoriem. Un iespējams, ka tev arī ir iespēja vienkārši apzināties to, ka kāsīts ir štēle, bet ne priekš manis. Alkohols ir štēle, bet ne tāpēc, ka visi to dara. Mēs taču esam tomēr cilvēki. Mums ir iespēja trenēt sevi. Uzjautāšu, kā tavas piekdienas paiet? Vai svētdienās galva sāp? Vai apkārt ir dūmi, un vai tu jūties laimīgs? Jo 420, kā viņu tā kā īsumā raksturo, ir tikai solis uz ilūziju par laimi, bet tu taču negribi dzīvot ilūzijā. Es personīgi negribu, man patīk realitāte. Realitātē ir tāda liela forša štēle, ka visu, ko tu piedzīvo, viss ir tavs. Tev nevar neko atņemt. Tas, ko tu piedzīvo reibumā, tas var pagaist, tāpēc, ka tu nezini, kur tev hemoglobīns salips un aizies ciet un nomirst tā šūni, kur atcerēsies, kurā bija ierakstīts, kā tur bija tanī ballītē. Tāpēc arī ir atmiņas zudumi pēc alkohola lietošanas un pārlieku liels piepīpēšanas. Ja? Tā kā, tas ir tas faktors, kas man, piemēram, smieklus izraisa. Man nevajag alkohola, lai es būtu pietiekoši duls, lai iztrakotos, un es ceru, ka arī tev to nevajag. Katrā gadījumā tā ir brīva izvēle. Es neesmu morālists, kur nu vēl kaut kādas šīs lietas. Vai tu zināji, ka ticot teoloģiskajā daļā par laimi, ir tāda iespēja sasniegt absolūtu. Tieši tāpat kā Tibetas tanī meditācijā un tanī atteikšanās procesā, arī teoloģija balstās uz laimes sajūtu, uzticot visu savu rūpi Dievam. Universālajā kategorijā teoloģija, ja tu tici, tev ir viegli dzīvot, tāpēc, ka tu pilnīgi visu, kas tavā dzīvē notiek, kompakti saslēdz vienā personā. Un tas nav labi, ne slikti. Būtībā tā no modernā skatījuma skatoties, tas ir tu uzvēl visu savu dzīves tā kā problēmas, risinājumus, darbības, izvēles, tu visus viņus atdod vienā personā kādam citam. Man nekāda pretenzija, es arī esmu kristietis un man viss ir kārtībā, bet atbildība par savu dzīvi ir jāuzņemās pašam, un līdz ar to laime no tā sliktāka nekļūst. Ticēt, tas dod tev spēku. Tu vari piecelties daudzās situācijās no tām pozīcijām, kurās tev nav patīkami, ja tu tici. Un nav jābūt tā, ka tu uzvēl visu savu dzīves būtību vienā personā teoloģiski. Dievs par visu ir atbildīgs. Viņš ir atbildīgs par tām lietām, kas ir no viņa atkarīgas, bet par savu dzīvi tu esi atbildīgs. Tas ir tas mans skatījums, kā es sevi uztveru. Kas ir tas, no kā laime var aizmukt? Tu man to vari atbildēt? Es varu šādā veidā atbildēt. Esmu apskatījis mācas Googles atbildi par to, kas ietekmē laimi. No laimi izrādās ietekmē daudz faktori. Viens no tiem, piemēram, ir pieņemt viņu. Tu vari būt laimīgs un nelaimīgs, un tas ir uztvers jautājums. Tu vari būt priecīgs, un tev var būt bēdīgs, un tas arī ir uztvers jautājums, un tas ietver laimi. Tu vari darīt, un tu vari nedarīt. Un pozīcijās, kurās tu dari, tu vienmēr būsi laimīgāks nekā pozīcijās, kurās tu nedari. Un viens no laimes faktoriem, kas man ļoti motivē, ir bailes no kaut kā. Ej iekšā tanī visā. Tu pamosties un liekas, nē, es uz turien neiešu, nerunāšu, man nav tādas pozīcijas. Ej un mēģini. Jo tad, kad tu jau būsi tur, tu vienmēr atradīsi risinājumu un vienmēr izies no jebkuras situācijas tādā stāvoklī, kurā tev būs iespēja augt. Un tas būs laimes faktora viens no soļiem. Tāpēc, vai laime var aizmukt? Var, ja tu viņu pats aizbaidi. Vai tā ir? Un tu savu laimi vari aizbaidīt? Es vairs negribu viņu baidīt. Es gribu darīt un radīt rezultātu. Līdz ar to es ceru, ka katrs no jums, kas redz šo visu, arī dara. Kaut vai pa mazam solītim. Un nav atkarīgs, vai kāds padomāja par tevi, jo, piemēram, laimes faktorā,
ko domā citi, ir ļoti maz ietekmes jābūt. Ja tu staigā sarkanā metālī, un tev šķiet, ka tas ir super, staigā, no tā sliktāk nevienam nepaliks. Bet ja tu domās, ka tu nevari staigāt sarkanā metālī, tāpēc, ka citi par tevi kaut ko padomās, tas uzreiz ir jautājums par pašapziņu. Un pašapziņas faktors ir ietekmējums pašam no sevis. Tu dari tā, kā tev patīk, un tas ir solis uz laimi. Ja tu un es, piemēram, sevi sāku apzināties kā laimīgu cilvēku un sāku sevi mīlēt, jo tā mīlestība ir laimes sajūta. Tu sevi apzinies un mīli. Un tad, kad tu sevi apzinies un mīli, ārējie faktori vairs netiek meklēti. Es personīgi pārstāju lietot alkoholu tanī brīdī, kā izklaides objektu piekdienām un kaut kādiem brīžiem, kad es sāku sevi apzināties un mīlēt. Pieņemt sevi tādu, kāds es esmu. Un šis faktors ietekmēja tādu lietu kā draugu maiņa, diemžēl, klubiņi, krodziņi, tusiņi, atkrīt arī tie cilvēki, kuriem tā kā vēl pašiem līdz sevīm nav bijusi iespēja pieklauvēties. Un tāds ļoti privāts mazs moments. Ir tāda fantastiska meitene vārdā Ieva Bitiniece. Un viņai bija ļoti labs strīdā tāds teksts par to, ka brīdī, kad viņa sāka sevi mīlēt un apzināt sevi kā personību, viņai pārstāja būt interesanti pavadīt laiku krodziņos, tusiņos, kur visu kaut ko jālieto, lai būtu laimīgām. Jo viņa var būt laimīga arī ar ūdensglāzi. Un viņa arī, piedodiet, ka es viņu iepinu šajā visā, bet viņa ir cilvēks, ar kuru es lepojos tādā ziņā, ka viņa ir izaugusi, un es esmu redzējis šo izaugsmu 10 gadu garumā, kā faktoru, kā mīlot sevi, tu nemanāmi neuztraucies, ka nomainās šis te loks, kas tev apkārt atrodās un ar ko tu komunicē, un tu nejūties vainīgs. Jo katram ir savs intereses. Makšķernieki iet tusēt ar makšķerniekiem, iedzert gribošie tusē ar iedzert gribošajiem, tie, kas tiecās sameklēt kādas atbildes uz dzīvi, viņi meklē šos te cilvēkus. Un vienmēr jābūt kaut kādai mazai autoritātei. Cilvēks, kurš dod šo te gaismu. Man, piemēram, Ievas faktors nostrādājis ir tajā, ka viņa, piemēram, taisa tādu grāmatas apskatu. Un es citreiz sekoju līdz trītā viņas grāmatu aprakstām un, paņemu šo grāmatu, izlasu un domāju, tas iedeva man tādu draivu. Un tas ir tas moments, kad es sevi sāku mīlēt, es pārstāju izklaidēties ārpus mājām tādā līmenī, kā tas bija jaunībā. Tas ir viens no faktoriem, kad mīlēt sevi, tas nozīmē cienīt savu fizioloģiju, cienīt savu galvu, un saklausīt sevi tādā vibrācijā. Un nav jau būtiski, vai tu nodarbojies ar sportu, vai tu lasi grāmatas, vai tu ej uz kaut kādiem pasākumiem, kuros ir šis te faktors tādi, kas meklē šīs te atbildes, bet ir svarīgi apstāties pareizajā brīdī un nenonākt tanī sveiki, mani sauc Toļiks un es gribu 2 eiro. Kas tev nevar man iedot? Ja? Un tu skaties ar šo cilvēku, viņš nav ne labs, ne slikts. Viņš vienkārši ir izdarījis savas izvēles. Un es savas izvēles izdarot zinu, ka mainīsies vide, mainīsies cilvēki, un tev ir iespēja izdarīt izvēli uz sevi, mīlēt sevi, un tā nav tāda sevis glaudīšana. Sevi nevajag glaudīt, sevi vienkārši vajag saprast. Un tā arī ir viena no sadaļām, kas attiecās uz laimi. Laime ir izgulēties labi paēst, atrast atbildes uz jautājumiem, kuri man parādās, kas ir normāli. Ja tu domā, tu meklē atbildes uz jautājumiem. Un katrs no mums tanī iesaistās vairāk vai mazāk. Un nav jābaidās kļūdīties. Ir jāspēj vienkārši apstāties, es spēju. Es šobrīd spēju apstāties un teikt, šī lieta neiet. Meklējam citu risinājumu. Un līdz tam ir jānonāk. Un es ļoti ceru, ka katrs no jums līdz tam nonāk. 25 gados vēl ir forši aizbraukt uz krodziņu, pielikt seju, kā to saka, ja? Pielikt ģīmi no rīta, justies slikti, dzert kefīru un salāpīties. Bet 30 gados tas jau ir skumji. Jo, ja 30 gados es esmu atkarīgs no tā, kas notiek piekdienā, bet sestdienu, svētdienu es pazaudēju, ir tik daudz foršu nodarbju.
Un ne visur vajag to naudu. Jo ļoti bieži es esmu dzirdējis savā komunikācijā aplī, ka man jau nav resursu, lai es, piemēram, aizbrauktu uz kalniem, un man nav tas, un man nav šitas. Bet, sākam ar to, ka tu vienkārši sāc interesēties par to. Tu vari prasīt apkārtējai pasaulē, ka, man ir interese šāda, vai es varu piedalīties kaut vai kā brīvprātīgais kaut kur. Un šīs te iespējas dod bonusus, un šos bonusus vajag izmantot. Nav jākautrējās prasīt, piemēram, hei, čaļi, es nemāku slepot. Es personīgi nemāku slepot, un man nav interesi par šo tēmu. Man patīk skatīties, kā cits slepo, bet mana laime ir tā, ka es varu skatīties, priecāties par viņiem, kas slepo. Un ja mani ieinteresēs, es obligāti pajautāšu kādam, vai ir iespēja, piemēram, kaut vai nestās slēpes uz to kalnu un skatīties, kā tu to dari un pajautāt, kā tu to dabūji gatavu un kā es varu to sākt. Tas ir tas faktors, kas laimēji dod iespējas. Jo sēžot mājās un domājot par to, ka man nav iespējas, tad es esmu nelaimīgs. Nē, iespējas ir. Un viņas nav atkarīgas no resursa, viņas nav atkarīgas no kaut kādiem statusiem, un viņas nav atkarīgas no vides. Viņas ir atkarīgas no tavas vēlmes. Tava laime ir atkarīga no tavas izvēles. Ja tu vēlies uzzināt, kā slēpo un sākt ar to nodarboties, tev nav jāiet pirkt uzreiz par 1500 slēpes. Un nav jāmeklē zābaki pa 800 eiro, jo visiem krutajiem ir. Tev vispirms ir jāuzzina, kur ir tuvākais kalns. Tev ir jāsakrāj pirmais kapitāls izīrēt šīs te slēpes un sarunāt kādu, kurš tev apstāst un iemāca kustības un palīdz uztrenēt skilu. Tas būs pirmais solis. Procesā tu jau satiksi cilvēkus, kuri tev izstāstīs, kā var nonākt līdz tam, kā var nonākt līdz šādam rezultātam. Un tie ir tie soļi, kuri to laimi tev iedod tādā attīstības perspektīvā. Arī man tā ir. Man patīk dārzkopība. Es neesmu piedzimis par dārznieku. Es vienkārši man patīk, es redzu kaut kādu eksotisku lietu, un man ir uzreiz māte Google, materiāla grāmatnīcā. Ja es nevaru dabūt tā, es meklēju kādu, kurš to audzina. Es aizbraucu, es esmu tā kā diedalnieks, es aizēju un man ir interesi par šo, piemēram, eņģeļtaurus. Jā, man interesē, es apskatījos, ir 120 šķirnes. Kas tas ir pa kaifu? 120, iedomājies, man tikai 4 šobrīd. Ir uz ko tiekties. Un tā vietā, piemēram, lai aiziet uz krogu nodzert savus 60 eiro piekdienā, es tos 60 eiro notaupu savam eņģeļus tādam. Es nopērku eņģeļu tauru stādu un es viņu loloju. Un tas ir tas faktors, kas mani padara laimīgu. Tev iespējams, piemēram, ir mašīna. Tev patīk BMW. Nopirki trīnieku, vecu, čubini, ņemies, parādies, faktors ir, fórumi ir. Formos ieraksti, ko darīt ar to un to. Tev visi sametīs informāciju. Izvēlies loģiskāko, adekvātāko sev. Un vienmēr ir risinājums. Vienmēr. Šie te momenti mazie, no kuriem veidojās šie te gājieni, viņi ir ar izvēlēm. Un šī te izvēle ir laime. Iedomājies tādu situāciju. Tu guli savā gultā, tev ir silta istaba, tev senči iedod paēst, vai tu pats sevi pabaro, un tev ir darbs, un tev ir apkārt miers, un tev neviens nekaro, neviens tev asins nelej pa ielu, tev neviens nesit pa purnu, ka tu izēji uz ielu. Bet pasaulē ir daudzas vietas, kurās to nevar atļauties. Viņi priecājās, ka viņi guļ uz savu salmu maisiņa, un mēs esam tie 8% no tiem miljārdiem, kuriem ir visas iespējas. Mēs tikai vairāk vai mazāk čīkstam, jo mums šķiet, ka tas $1000, kurus tev kāds iedos, vai tu viņus dabūsi, viņi mainīs tavu pozīciju. Nē, jo, lai sāktu rakstīt, ir vienkārši jāpaņem pildspalva. Lai sāktu nodarboties ar sportu, vispirms ir jāsāk pumpēties un jāuzzina, kas tas ir, un šīs iespējas mums ir. Un tas ir tas faktors, par ko es labprāt kādā brīdī runāšu, ka iespējas ir visur. Īpaši mūsu situācijā. Ir vienkārši jāspēj definēt sevī šis te faktors, kas man interesē, uz kurien es tiecos, un kas no tā man galvā ir priekšstats, kā tam jāizskatās, un es uz to tiecos. Ar to arī sākās tas solis pie laimes. Tas ir tāds mazais solīts uz laimi. Tu paņem vienu, tu savāc informāciju, tad tu savāc vietas, ģeolokāciju, tu saliec
puzlītī to visu, kas tev jau ir savākts, un tad parādīsies arī cilvēki, kuri dara kaut ko. Spilgts ļoti piemērs, starp citu, kas nav redzējis, ir tāda Zana Eniņa. Meitene, kura atklāja, ka viņai ir viss slikti ar veselību, un viņa saprata, ka viņas sapnis ir nonākt pie pingvīniem Arktikā. Un viņa uzdrošinājās jautāt, un viņai atbildēja. Un es arī biju viens no tiem, kurš ieskaitīja viņai 10 eiro kā ziedojumu, lai viņa nonāktu tur, kur viņa var nonākt. Un es nejūtos par to vainīgs. Es priecājos, ka viņai bija mērķis, viņu sasniedz, viņa uzrakstīja grāmatu, šobrīd, ja nemaldos, jau kādu 6. Un viņa ceļo, viņa iet, viņa dara, viņa nečīkst. Viņa atļaujās vienkārši jautāt. Un būt atklātam un jautāt, tās ir tiesības katram. Tev nav jājūtās slikti, ka tu pajautā. Ka tu saki, hello, man ir tāda situācija, ka man liekas, ka būs dimbā, bet man ir mazs sapnis. Man ir sapnis nonākt pie pingvīniem. Un šī te uzdrīkstēšanās dod šo iespēju. Un viņa dara ļoti daudz. Pēc tam viņa atdod savu to ārtavu citiem. Un ja kāds vēršās pie viņas, es nedomāju, ka viņa saka, nē, sorry, es tev neko neteikšu, man nav iespēja, nav laika. Viņa vienmēr atradīs to laiku. Līdz ar to šis ir faktors, kas ietekmē tavu laimi. Spēja droši jautāt. Pasaule ir atvērta. Pasaulē patīk, ja viņai prasa. Un šī te prasīšana nav ubagošana, jo ubags prasa, tāpēc, ka viņam citas iespējas viņš neredz. Bet iedomājies to situāciju, tu sēdi uz trepēm, vienkārši pamēģini apsēsties blakus viņam un sajust, ka tev viss ir. Tu spēji iet, tu pats vari runāt, tev ir jums uz galvas, tu vari pajautāt draugiem, tu vari pajautāt līdzcilvēkiem. Un tas ir tas, kas tev ir jau bonus, ar ko tu vari iziet. Un nav jāsēž zem segas un jāraud. viss slikti.lv. Nav tāda opcija. Tu esi tas, kas nosaka, es prasu, es jautāju, es varu, es drīkstu. Un tā ir tā laime. Drīkstēt, jautāt un virzīties. Ko vēl var gribēt? Tu vari, jo tu drīksti. Un tas ir tas faktorings, kas ietekmē tavu laimi. Mana laime ir atkarīga tikai no manis, tava laime tikai no tevis. Un kas atliek? Atliek tikai paskatīties apkārt un izvēli izdarīt. Tev nav jāsēž un jāraud par to, ka tev kaut kā nav. Tev ir jāsēž un jāskatās, kas tev ir. Un tas ir tas pretpols, no kura tu sāc darboties. Jo tas dzinulis ir, man nav, viss dzinuļa nav. Man ir. Un tu ieraugi šos te mazos sērkociņus, no kuriem tu vari samainīt ābolo, un tu vari aiziet samainīt šo ābolu pret kaut ko kapli. Vienalga tā darbība ir process. Un priecājoties par šo te katru mazo solīti, tu sasniedz virsotni. Jo neviens no tiem, kas ir nonācis virsotnē no apakšējā punkta, neviens no viņiem nav gājis pretējā virzienā, ka nav. Tu vienmēr paņem punktu nulīte un ej uz augšu. Un tā ir tā līkne, kur tu veido pats. Es veidoju savu līkni, arī no nulītes. Šobrīd, piemēram, es ar jums runāju pirmo reizi. Un es neteiktu, ka es būtu baigi pārliecinātais 100%, ka tas būs tā vai šitā, bet es riskēju. Jo man ir interese, man ir prieks, un es ceru, ka izdosies. Un man nav citu variantu. Un arī jums nav citu variantu. Jums ir vienkārši jāsaņemās un jāvirzās uz to procesu. Mūsdienu modernajā situācijā ir tā, ka mēs skrienam kā aptrakuši pēc kaut kādām vērtībām, pēc kaut kādām mistiskām mantām, vides, apliecinājumiem un mazliet aizmirstam par to, ka vienkāršas lietas mūs priecē vairāk nekā šie te iegūmi, kuros mēs it kā uz brīdi esam baigie kingi. Kingi. Tādā ziņā, ka mēs jūtamies lielāki, varenāki vai labāki par citiem. Tā ir viena no prāta sadaļām. Par to mēs varēsim parunāt kādu citu reizi, jo prāts ir ļoti interesanta štele. Tur ir tāda neirozinātne un ir daudzi ļoti labi pētījumi. Bet mēs turpināsim par to, kas mūs padara laimīgus. Vai tas ir saldējums uz kinoteātri? Vai tā ir vasara, kurā tu vari vienkārši zvilnēt jūrā? Man, piemēram, patīk, kad ir ļoti vienkāršas lietas, kuras padara mani laimīgu, un viņas nav jāpērk. Viņas ir atkarīgas tikai no manas uztveres, manas skatījumu uz konkrētām lietām konkrētā brīdī. Tas ir treniņš,
20 gados es diez vai biju laimīgs no tā, ka es varēju aizstiprināt līdz jūrai, kas ir no manām mājām ļoti tuvu, un justies laimīgs, jo es par to nedomāju. Man šķiet svarīgāk satikt kādu pludmalē, paspēlēt volejbolu, un vārds laimīgs man šķita pēc tam parādījās, tad, kad es jau atnāku mājās, noguris un ir diena izdevusies. Ir mazliet D vitamīna iegūts, ir bijusi komunikācija, un tā ir tā laimes formula, tā brīža. Šī brīža formula katram iespējams ir sasniedzama, izejot no vērtību skalas. Kas tev ir tas, kas tev padara laimīgu? Īsumā. Esam apsprieduši šo te faktoru kopumu par laimi. Secinājums man ir viens. Laimīgam ir tiesības būt jebkuram. Lielam, mazam, resnam, īsam, garam, tievam, šķībam, greizam. Tas ir tāds stāvoklis, kurš ir atkarīgs tikai no katra no mums. Un viņu ietekmējam lielākoties mūsu domu līmenī. Tad otrs faktors, ko es secinu, ir fiziskais stāvoklis, kurš ietekmē šo te laimes sajūtu. Un trešais faktors ir izvēles. Izvēlies būt laimīgs. Un ar to arī sāc. Laime ir izvēle, mazliet fiziskās aktivitātes un nostāja. Izvēlies visas 3 pozīcijas laimīgs un tiekam dzīvē uz priekšu. Paldies! Tiksimies nākošā nedēļā. Visi komentāri apakšā. Jautā visu, kas tev ir uz sirds. Atbildes būs. Ne visiem, jo es esmu viens. Tikšanās reizi nedēļā. Un kā varēsim, tā māksim. Paldies!